Mūsu process sākas ar mūsu piegādātājiem – 20 saimniecībām, kas audzē tītarus, vistas, lielopus un ražo pienu. Tās apgādā mūs ar šķidrajiem un cietajiem kūtsmēsliem. Tas ļauj mums uztvert metānu, pirms tas nonāk vidē, tādējādi ierobežojot šo saimniecību smakas un sniedzot pozitīvu ieguldījumu vietējā kopienā. Šķidrmēsli nonāk stacijā pa cauruļvadiem un ar kravas transportu, kas tiek svērts un pārvaldīts ar mūsdienīgu programmatūru. Šķidro izejvielu pārkraušanas procesā tiek kontrolēta smaku izdalīšanās apkārtējā vidē un ievērots hermētiskums, smakas automatizēti novedot ar nosūces ventilatoriem un filtriem. Biometāna ražošanas procesā netiek noņemts slāpeklis, fosfors vai kālijs, kas ir būtiskas ķīmiskas vielas laukaugu audzēšanai, un šīs ķīmiskās vielas tiek atgrieztas vidē kā lauku mēslojums. Cietmēsli ar kravas transportu tiek piegādāti uz lielu slēgtu angāru ar pietiekamu vietu izejvielai vairākām dienām. Automatizēta ielādes sistēma padod izejvielu stacijai 24 stundas diennaktī. Baktērijām ir nepieciešama pastāvīga barošana, lai ražotu gāzi. Visas izejvielas tiek pārstrādātas vairāk nekā mēnesi, kura laikā gaistošās vielas tiek pilnībā sagramotas un tiek savākta biogāze. Šo moderno staciju pārvaldām mēs paši. Tā tika izveidota, iekļaujoties budžetā un laika grafikā, vien 12 mēnešu laikā. Un tagad tā ražo biogāzi 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Miljardiem baktēriju pārstrādā mūsu piegādāto izejvielu – kūtsmēslus. Katrs procesa posms ir augsti efektīvs, izmanto atjaunīgu elektro- un siltumenerģiju, veicina energoefektivitāti un izmanto gāzes pārvaldības sistēmas, lai mazinātu stacijas ietekmi uz vidi. Smakas tiek uztvertas un filtrētas caur lielu biofiltru, tādējādi mazinot stacijas smakas atbilstoši augstākajiem standartiem un ievērojami samazinot tās ietekmi uz vietējo kopienu. Pēc pārstrādes substrāts tiek separēts, izmantojot skrūves preses kā lielus sūkļus, lai atdalītu cietās vielas no šķidrumiem. Cietā frakcija tiek atgriezta vietējos laukos kā mēslojums laukaugiem. Tagad tā ir standarta homogēnā formā, no kuras ir noņemta lielākā daļa smaku, padarot to viegli iestrādājumu un mazāk kaitīgu vietējai kopienai nekā svaigi kūtsmēsli. Saražotā biogāze tiek pakļauta apstrādei. Mēs to attīram un skrubējam ar ogles filtriem, lai noņemtu 99% pieauguma gāžu, un atdzesējam, lai noņemtu mitrumu. Iegūtā biogāze galvenokārt sastāv no metāna un oglekļa dioksīda. Mēs to saspiežam un izspiežam caur membrānām. Lielākas metāna molekulas tiek atdalītas no oglekļa dioksīda molekulām, kas izplūst caur membrānu, atstājot mums tīru biometāna plūsmu. Biometāns pa 9 km garu zemspiediena cauruli nonāk valsts nozīmes pārvades sistēmā. Tur tas tiek saspiests un iespiests augstspiediena tīklā. Mēs veicam arī galīgo kvalitātes pārbaudi, izmantojot telemetriju, lai pārliecinātos, ka gāze atbilst visām tīkla prasībām. Kad tas ir izpildīts, gāze tiek iespiesta tīklā. Mūsu gāze pārvietojas pa Eiropu pa dabas gāzes tīklu. Mēs to sašķidrinām zemu oglekļa emisiju objektā netālu no mūsu tīkla un piegādājam biometānu, tagad bio-LNG degvielu mūsu LNG kravas automašīnu uzpildes staciju tīklam Ziemeļeiropā. Klienti šajās pašapkalpošanās stacijās uzpilda kravas autoparks ar mūsu oglekļa emisiju negatīvo degvielu. Vidējam LNG kravas automobīlim nepieciešama tikai trešdaļa tonnas bio-LNG, kas ļauj tam pilnībā piekrautam nobraukt vairāk nekā 1300 kilometrus. Šī stacija pārstrādā 450 000 tonu mēslu gadā, saražojot pietiekami daudz bio-LNG degvielas, lai pilnībā piekrautas smagās kravas automašīnas nobrauktu 32 miljonus kilometru, samazinot fosilā kurināmā emisijas par 78 000 tonnām oglekļa gadā. Tā arī atgriež apritē mēslojumu bez smakas nākamajai ražai. Šis process sniedz vērtīgu ieguldījumu lauksaimniecību, ekonomiku un vidi.